Ja jums dienas horoskopā rakstīts, ka sēžot uz svaigi krāsota soliņa varētu palikt netīras drēbes, tad visticamāk pie vainas varētu būt Neptūns un arī mājas pārvaldnieks. Bet dziesmu svētku nedēļai, tātad 30. jūnijas līdz 7. jūlijas, mums ir sastādīta īsta astroloģiskā karte, un mēs jau tagad mazliet varam ielūkoties svētkos. Kopumā svētku nedēļa solās būt ļoti emocionāla. Saulīte atrodas Vēža zīmē, Jupiters atrodas Vēža zīmē un Merkurs atrodas Vēža zīmē. Cilvēkiem ir liela interese par tautas tradīcijām, par savām saknēm, kopības izjūta, ģimeniskums, vēsture. Šīs tēmas ir ļoti aktuālas. Tātad patiesībā sakot, organizatori ir ietrāpījuši īstajā laikā. Nezinu, vai viņi ir interesējušies par to, kā tas būs vai kā tas nebūs no astroloģijas viedokļa, bet svētki ir īstā laikā. Ziniet, tā parasti, ja ir viena laba ziņa, tad ir viena arī netik laba ziņa. Ir tā, ka svētku laikā Merkurs ir ieņēmis īpašu stāvokli, kas rada paaugstinātus riskus dažādiem tehniskiem jautājumiem, transporta koordinācijas jautājumiem. Tāpēc ļoti būtu šīs lietas jāpieskata. Koordinēt, skaņu tehnika visā, audiovizuālā un plus koordinācija arī. Un īpaši... Rācijas tātad jāpieskata. Jā. Bet pirms mēs ķeramies pie tām horoskopu zīmēm un katrs tagad sapratīs, ko viņam labāk darīt, dziedāt, dejot, pūst tauri vai iet skatīties, kā tad īsti ir ar šiem horoskopiem, uz ko tas viss balstās un kā tas viss tiek veidots, cik daudz tam var ticēt? Ja mēs runājam par šiem horoskopiem, kurus mēs tūlīt aplūkosim un kas tiek publicēti mēdījos, tad es viņus uztveru kā izklaidei un iedvesmai, jo, protams, mēs nevaram sadalīt cilvēci 12 daļās, visi jauni dara tā, visi vērši dara tā. Bet cilvēki labprāt lasa šos popkultūras horoskopus, jo tu vari pielāgot sev, kad tu rakstīsi, ka šodien veiksies, tad tu vari dienas beigās pats tam visu dienu tici un beigās saprot, veicas ar. Un tāpēc, ka svētki ir priecīgs notikums, tad mēs arī šos horoskopus veidojam ar optimismu. Ar optimismu. Ar ko mēs sākam? Ar auniem. 30. jūnijas līdz 7. jūlijas dziesmu svētku laiks. Jā. Aunos būs daudz radoša sacensības gara, viņiem atkal gribēsies būt visur pirmajiem, bet ja nav pārliecināti par saviem spēkiem, lai nepārsteidzas, jo ir mazliet tāda momentus pārsteidzību. Auniņi varētu iet novērtēt amatieru teātru veikumu un tautstērpu skates. Tas viņiem varētu būt tāds patīkams bonus. Ir iespējami romantiski piedzīvojumi. Nākamā zodiaka zīme Vērsis. Tātad vēršiem ir īpaši labas iespējas satikt dažādus interesantus cilvēkus un izveidot kontaktus gan privātos, gan arī varbūt lietišķos. Un tie vērši savukārt, kas piedalīsies kā tirgotāji un prezentē savus izstrādājumus, viņiem var būt tīri ienesīgs šis pasākums. Tālāk mēs ejam pie Dviņiem. Dviņi pēc savas būtības ir ļoti kustīgi un astrologi jogo, ka nevar saprast dviņi, vai viņš ir viens vai divi. Tieši tāpat viņi izpaudīsies arī svētku laikā, visur gribēs paspēt, visu redzēt, visur. Neko. Kas mums nāk tālāk? Vēzis. Vēzīši būs pacilāti, iedvesmoti un ar katru nervu šūniņu izjutīs savu iekļaušanos visā kopējā pasākuma ainā. Ja nevar iespēt visu un ir izvēles priekšā, tad vēžiem būtu labi paskatīties, ko ir sarūpējuši tautieši no ārzemēm un citu tautu kolektīvi šajā reizē. Tāda programma. Labi. Lauva mums ir zvēru karalis, lauva ir radīta skatuvēji, lauva prot sevi pasniegt, kad viņš uznāk, tad viņš ir. Te man šķiet, ka būtu tad ļoti labi, ja virsdiriģents būtu lauva. Tā viņš būtu īstā vietā. Jā, vai solists, kad, ja solo izpild solo partiju. Un, ja nav iespējams apmeklēt visus pasākumus un izvēli, tad lauvām šajā reizē būtu interesanti apmeklēt tautas mūzikas koncertus, pastīties, kas tur ir sarūpēts. Labi, laižam tālāk. Jaunava mums ir precīza un perfekta visās lietās. Un līdz ar to, protams, arī priekšnesumiem jaunavas būs sagatavojušās perfekti un spēs precīzi izpildīt vadītāju, virsvadītāju norādījumus. Un, ja gribas vēl kaut ko citu, tad par interesantu tādu pasākumu var izvērsties koklētāju koncerta apmeklējums. Svēri.
Svēri mums ir estēti un dvēselē mākslinieki. Jā. Dodoties pilsētā vai uz bohēmiskām izklaidēm, ir mazliet jādomā par tēriņiem, jo svariem šajā pasākumā nauda var iztērēties. Jāiet bez naudas labāk. Ja atliek laiks, tad noteikti vajag apskatīt amatieru teātru un bērnu kolektīvu sniegumu. Jā. Skorpions, ļoti nopietnais, ļoti dziļais, nopietnais skorpions. Skorpionam šis periods ir tāds, kad jāgādā par optimismu. Un arī skorpioniem visa tā svētku burzma var uzdāvāt kādu romantisku tikšanos ar tālajošu turpinājumu. Tā ir labā ziņa. Un uz kurien tad viņiem jāiet to romantiku meklēt, ja tāds brīvs laiks gadās? Viņiem ir jāiet paskatīties, ko sarūpējoši tautieši no ārzemēm un arī citu tautu kolektīvi, tāpat tās, kā mums jau bija vēzīšiem. Kas sanāk, ka skorpioni pēc kāda laika varētu Latvijā palikt mazāk, jo būs tās romantiskās attiecības ar tiem ārzemniekiem un aizbrauks prom. Strēlnieks. Jā. Strēlnieks ir pārstāv ugunsstihiju, ugunszīme, viņam ir grūti iekļauties dažādos rāmjos, viņš vēlas būt neatkarīgs, tādēļ strēlniekiem vajadzētu ļoti tomēr ievērot kolektīvu vadītāju norādījumus un necensties izpausties ar savām iniciatīvām. Un arī strēlniekiem ir jāiet apskatīt tie citu tautu kolektīvi. Tur viņi jau vesels bars būs. Es zinu, ka viens cits tautiešu kolektīvs notiks Berga bazārā. Viens kaut kāds no pasākumiem. Tā kā var jau iet jau ātrāk. Jau pēc Jāņiem iet, ja ieņem vietu, sēž un gaida. Mežāzes. Mežāzes mums ir nopietnais un atbildīgais. Arī svētkiem viņš pieiet atbildīgi. Tāpēc mežāzīšiem varbūt nebūs tā viegluma un gaisīguma. Viņš to attieksies pret svētkiem kā pret darbu. Tur mēģinājumi, uzstāšanās, piesātināta programma, viņi spēs disciplinēties un mobilizēties un arī turēt pie kārtības citus. Un, ja atliek laiks, tad, lai apmeklē pūtēju pasākumus, pūtēju orķestra koncertus. Diškoncerts būs Doma laukumā. Jā, Ūdensvīrs. Ūdensvīrs mums ir tāda kustīga, novatoriska zīme. Viņos būs sacensības gars, vēlme parādīt savas spējas. Ūdensvīriem tāpat arī derētu aiziet uz tiem izklaides pasākumiem, derētu apmeklēt gada tirgus un arī tomēr, lai būtu tāds, krāsainība un mainīgums, koru karus varētu apmeklēt. Tā, pēdējā horoskopa aplī mums ir zivs zīme. Zivis ir arī radošas personības, līdz ar to viņas visam šim pasākumam arī pieies radoši. Jā, un zivīm vēl ir jāuzmanās ar naudu, arī nevajag tērēt. Jā, tāpat tās kā svariem nevajag tērēt. Jā, varbūt lai mēs darām? Netērējiet. Un ziltiņas varētu apmeklēt garīgās mūzikas koncertu. Tad tas kaut kas iedvesmojošs, tīrs, skaists, pacelājošs. Tātad kopumā rezumējot, mēs saprotam, ka dziesmu svētku nedēļa gan visām horoskopa zīmēm, gan pašiem svētkiem solās būt tādā pareizā gaisotnē. Protams, jāuzmanās no dažām lietām, ejot pāri ielai, dodoties uz meža parku, ejiet pie zaļās gaismas, ja? Tas savukārt no ceļu satiksmes drošības departamenta horoskopiem. Baudiet! No 30. jūnija līdz 7. jūlijam esiet klāt 25. vispārējos latviešu dziesmu un 15. deju svētkos. Un Guna, jūs pati esat dejojusi, dziedājusi kādos svētkos? Es kādreiz dejoju flamenko.